tieši šodien pirmo reizi notiek konkursa Latvijas ekoprodukts svinīgā laureātu paziņošana un sveikšana. Un šis konkurss ir iecerēts kā tāds, kas katru gadu izgaismos izcilākos bioloģiskās pārtikas produktus un to ražotājus, novērtējot un sekmējot cilvēkam un videi draudzīgu pārtikas produktu ražošanas attīstību Latvijā. Šī gada laureāti apliecina, ka Latvijas bioloģiskajās saimniecībās un pārstrādes uzņēmumos top augstas kvalitātes, garšīgi un inovatīvi produkti, kas ir pamanāmi vietējā tirgu un spēj konkurēt arī ārpus Latvijas robežām. Laureāti saņems diplomu no Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, pateicības veltes no Zemkopības ministrijas, kā arī iespēju uz gadu bez maksas izmantot preču zīmi Latvijas ekoprodukts. Un tamdēļ es aicināšu asociācijas vadītāju Raivi, arī Ieva, cik saprot, nāk un kāds Zemkopības ministrijas pārstāvis arī Liene mums pievienosies. Un attiecīgi tad mēs esam gatavi šodien sveikt tādus 3 lielākus laureātus, 3 tādas pirmās vietas, un tāpat mums ir arī 5, varbūt nedaudz tās vietas, teiksim, tāda pirmā ar pusi vieta. Bet sāksim ar tām lielajām balvām. Tas pirmais konkurss Latvijas ekoprodukts laureāts, tas komentārs varētu būt tāds, ka pateicoties viņiem, beidzot Latvijas tirgu ir plaši pieejams bioloģisks saldējums, jo laureāts ir bio-upeņu sorbets un plombīrs zīmols druvas saldējums Sijā Tērvetne Food. Super, liels paldies un daudz laimes. Super pasākums arī ļoti izglītojošs un sveiciens, protams, no saldējuma, drūs saldējuma visiem klases sošajiem. Un jāsaka tā, ka šeit būtu jābūt arī mūsu ražošanas vadītājai, jo pateicoties mūsu komandai, mēs esam uztaisījuši šo fantastisko produktu. Bet tā kā saldējuma sezona vairs nav aiz kalniem, tāpēc mums ir jārūpējās, lai vasarā mums visiem būtu jau arī jaunais bioloģiskais saldējums, ko esam radījuši. Tāpēc super. Un vēl papildus pāris vārdus papildinot, tāds tālāk, teiksim, vēlējums ir, ka lai mēs tos 2 ciparus, kur mēs redzējām statistikā, ka mēs daudz ražojam bioloģiskos produktus, bet mēs varētu vairāk arī jums patērēt, tāpēc tāds lielais vēlējums būtu augstākā stāvošiem ierēģiem ir parūpēties par to, lai bioloģiskie produkti būtu plašāk pieejami un arī draudzīgāka cena. Tāpēc, teiksim, jautājumā par PVN to noteikti varētu pārskatīt. Paldies! Konkurss Latvijas ekoprodukts laureāts, bio-upeņu sorbets un plombīrs. Laureāts kategorijā labākais dzēriens. Izcils piemērs, kā savienot tradicionālu Latvijas garšu un latviešu panākumus kultūrā. Es domāju, ka šajā gadījumā pat varētu es neko neteikt, bet vienkārši parādīt. Bio-cidoniju Zelteris Flow, Sijā Balvietmuižas alus. Tiešām pilns rokas dāvanā. Liels sirsnīgs paldies visiem.
kad mēs sākām taisīt zeltēs, tad mums pirmā garša arī bija Cidonija, tāpēc, kad man bērnībā nebija Coca-Cola, Fanta, Sprite, man bija Cidonijas sīrups ar Valmieras minerālu ūdeni sajaukts, un tad man likās, ka kaut kā arī jaunie paudzei tas ir jābauda. Un tad, kad filmas Trauma pirmo reizi devās uz savu pirmizrādi Karnās, jau gadu atpakaļ, tad tieši vēlējās savu filmu reklamēt Karnās ar mūsu bioloģisko zelteri Cidoniju. Un tad, protams, kad viņi iegūta to balvu Golden Globe, tad arī latvieši beidzot arī to iecienīja, novērtēja. Un tad, protams, paldies Kaķim, kurš tagad popularizē arī bioprodukciju. Un paldies jums, ka jūs to izvēlaties. Paldies! Konkurss Latvijas ekoprodukts laureāts kategorijā labākais dzēriens Biocidoniju zelteris Flow. Šeit savukārt par nākamo laureātu, kas ir laureāts kategorijā jaunums, es varētu teikt, ka jā, tas patiešām dos daudzus jaunumus un, teiksim, dzīves dažādību, jo no savas pieredzes runājot, darbojoties ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, šis ir visbiežāk prasītais produkts, kad uzdod jautājumu, ko jums atvest no Latvijas, kā jums ļoti trūkst. Un attiecīgi, ja ilgus gadus pircējiem bija pieejama tikai ķelmēnu bio rupmaize, tad tagad tai ir pievienojusies arī kviešu saldskāpmaize. Un tas ir konkursa laureāts kategorijā jaunums, bioloģiskā saimniecība ķelmēni. Jā, paldies liels par novērtējumu. Tiešām patīkams pārsteigums. Un man arī šodien gribās citēt vēlreiz Rāvi teikto par lietām, kā tas notiek. Jo patiesībā arī kviešu saldskābās maisa receptūra un tehnoloģija ir jau 30 gadus atpakaļ izlolota manas māmas rokām. Taču jā, tikai pagājušajā gadā visa puzle salikās kopā. Vibrācijas bija īstās un varējām realizēt šo savu jau seno sapni, paplašināt bioloģisko produkciju skaitu ķelmēnu aizceptuvē. Konkursa Latvijas ekoprodukts laureāts kategorijā jaunums kviešu saldskāpmaize no bioloģiskās saimniecības ķelmēni. Papildus galvenajām balvām tiks pasniegtas arī 5 speciāla balvas, tādējādi izceļot ražotāju un citu nozares dalībnieku sniegumu dažādās kategorijās. Un attiecīgi konkursa Latvijas ekoprodukts speciāla balva kategorijā labākais mājražotājs ir Kāziņas Bonijas siers bioloģiskās saimniecības Niķeri. Esmu bezgala pārsteigta un milzīgi pateicīga. Paldies, protams, ka bioloģiski kā gan savādāk. Kāziņas Bonijas siers bioloģiskā saimniecības Niķeri labākais mājražotājs. Tāpat speciāla balva tiek pasniegta kategorijā maratonists. Un šo spēcbalvu saņem ekoproduktu līnija akciju savienība Dobeles dzirnavnieks. Tam kāds vārds arī būs. Jā, labdien, liels paldies par šo novērtējumu un, protams, daudz laimes un sveicienu
bioloģiskajā asociācijā lielajā jubilejā un maratonists. Jā, droši vien jāsaka tā, ka maratonu mēs esam tādu labu uzņēmuši pēdējo gadu laikā, un mēs redzam īpaši bioloģiskā graudu pārstrādē, tas potenciāls ir aizvien liels. Tādēļ gribu teikt lielu paldies mūsu sadarbības partneriem un piegādātājiem. Šeit starp jums ir arī daudz, kas ar mums sadarbojās, un audzējiet lūdzu vēl vairāk, vēl plašāk, un kāpinām ražību, jo pieprasījums pēc produkcijas ir. Un vēl es gribēju tikai arī īsu komentāru no pēdējā saimnieka. Es dzirdēju, ka viņš tur drusiņ tur kaut kā atžgārni sanāca, jo viņš minēja, ka tirgotos graudus tur uz Igauniju, uz Lietuvu kaut kur. Nevajag noteikti, mums vajag kooperēties Baltijas ietvaros, bet tik tālu braukt nevajag. Graudiem jābrauc uz Dobeli. Paldies! Konkurss Latvijas ekoprodukts speciāla balva kategorijā maratonists ekoproduktu līnija akcijas sabiedrībā Dobeles Dzināvnieks. Kategorija celmlauzis. Šajā kategorijā speciālu balvu saņem zīmols Rudolfs Sijā Lat Eko Food. Sirsnīgs sveiciens jubilejā no Ādažiem. Esam dziļi pagodināti. Par šo nomināciju un solām turpināt labi iesākto virzienu, jo bioloģiskā pārtika ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē ir nākotne. Paldies! Latvijas ekoprodukts speciāla balva kategorijā celmlauzis zīmols Rudolfs Sijā Lat Eko Food. Speciāla balva kategorijā jaunais ražotājs. Un šajā kategorijā speciāla balva saņem fermentēta zaļo griķu dzērieni Fermentful Sijā Plant Made Foods. Jā, mīļš paldies. Fermentful ir absolūti jauns pārtikas tehnoloģija jaunu uzņēmums. Mēs ražojam fermentētu augu valsts kefīrveidīgu dzērienu no zaļajiem griķiem, Latvijā audzētiem zaļajiem griķiem. Un virzot šādu inovatīvu produktu tirgu, mēs bieži saskaramies ar ļoti daudz izaicinājumiem un reizēm sanāk, ka ir jāpārliecina ļoti liela ražotāji kaut kādu konkrētu izēvielu, kuru mēs izmantojam, tiešām ražot bioloģiski. Tā kā šobrīd mēs arī esam vienā šādā procesā, bet jā, tā kā mums ir ļoti liels prieks, ka mūsu produkts ir pieejams jau daudzos lielos tirzniecības tīklos un turpina arī savu eksportu attīstību. Paldies! Konkurss Latvijas ekoprodukts speciāla balva kategorijā jaunais ražotājs fermentēti zaļo griķu dzērieni Fermentful Sijā Plant Made Foods. Un vēl viena speciāla balva mums ir palikusi un īpaša speciāla balva kategorijā dzinējspēks. Un šo balvu saņem iniciatīva Mūsu biotirgus Liene Klišāne un Dace Mežavilka.
ārprāts. Mēs esam tiešām pārsteigti, ka jūs mūs tik silti esat uzņēmuši savā saimē. Mums ir patiesas gods, ka mēs varam dot kaut kādu mazu pilīti tajā lielajā bioloģiskajā jūrā, ko mēs šeit visi kopā veidojam. Un īpaši paldies katrai saimniecībai mazai, kas kurina ugunskurus un audzē savus produktus un brauc uz tirdziņu tā, ka katrs cilvēks Siguldā var iegādāties bioloģisku produktu. Paldies jums visiem un lai vairāk tādu pilīšu mūsu jūrā. Un es pēdējo reizi tirdziņā saskaitīju, mums ir neliels tirdziņš, bet viņā bija vismaz 7 vai 8 bioloģiskās saimniecības, un es tā secināju, ka mums ir lielākais biotirgus Latvijā tajā brīdī procentuāli. Un es katru reizi domāju, mūsu Siguldā ir tiešām iespēja iegādāties bioloģisku pārtiku, un tiešām vēlreiz liels paldies visiem, kas atrod laiku ne tikai saražot, bet atbraukt līdz tirgum. Es zinu, ka jūs ceļaties 5, es gulēju 3, un tas ir liels darbs, ko jūs darāt. Paldies ikvienam, kurš turpina ražot. Es turpinu iepirkties arī ne tirdziņos, bet arī lielveikalos biopārtiku. Paldies visiem jums, kas ir ražotāji. Un paldies Raivim par to milzīgo darbu, ko viņš dara tieši bioloģiskas produkcijas popularizēšanā caur žurnālu. Žurnāls ir labākais. Caur sociālajiem tīkliem, tā ir super kvalitāte. Paldies! Konkursa Latvijas ekoprodukts speciāla balva kategorijā Dzinējs spēks iniciatīva Mūsu biotirgus Liene Klišāne un Dace Mežavilka.